Man patīk, ka viņš ir tāds riktīgi praktisks. Es viņu skatījos sev kā alternatīvu ģimenei. Nu, kad es meklēju to tādu pārvietošanu, man vieniem draugiem paziņām bija viņš. Šis ir riktīgi ērts. Šis ir 2.2 dīzels automāts. Viņam ir baigi pilnā vēsture, kas ir retums. Šobrīd līdz šim ir bijis tā, ka viss pabrīnās, bet tā nav bijis, kurš tiešām to novērtētu. Jā, tā nav ikdiena. Nu, jā. Bet nu noteikti atnāks. Varbūt arī pie mums ir pieņems tā, ka autotirgotājs nav tas uzticamākais cilvēks, un tāpēc arī daudz varbūt pat netic. Nu, sāksim ar to. Tas tāpat kā mums ir bijis, kad tirgojam mācītāju Audi automašīnu, un cilvēks sākumā to uztver kā joku. Domā, ka tas nav anekdots, bet patiesībā tā kādreiz arī gadās. Ticamība šeit par to. Taču šeit ir 100% ticamība. Bet tagad arī visu to var pārbaudīt auto DNA kā ar vertikālu. Jā, protams, un pēc pašas automašīnas jau var spriest. Nu, viņi ir vesela automašīna. Atbrauciet, izbrauciet testu, pārbaudiet paši. Viss tur kārtībā. Paņemiet visus radiniekus, draugus līdzi, visus divānu ekspertus.